Pie mums šodien -15 bija no rīta. Tagad nu jau ir siltāks -7. Izstaigājām. Te ir daudz tās rindas, jā. Es domāju, ka viņi tā smagi ies. Es jau ies paprovēs taistās. Viņi ļoti viegli. Ja grib garaņas, tad šitā jau laiž. O, tad gan smagāk višķi. Bet man garaņas īsti nevajag. Nu, tāds ļoti gars, garaņi jau viņi būs. Bet netik gari kā makaroni. Netik gari kā spageti. O, re, kāda smuka iznāk. Es domāju, ka jāuztais svaigie salātiņi. O, burkānī pavisam viegli lieta. Man gan tagad ir tāda pamazāk kaut kā izrakās tie burkāni. Laucinieka vitamīni ziemā. Jo svaigie salāti nav tikai tomāti un gurķi. Tie ir rīvēt ķirbi, kabači, rutki, kāļi, burkāni. Laikam burkāns visi pazīst visvairāk. Burkānu salātiņas. Jā, šitā te jāpadauz, tā viņš ir tīrs. Kad mums tā būs žēlē. Iespējams, kad es te tā padomāju, ka cilvēki gribētu dzirdēt, kādas ir sajūtas, dzīvojot laukos. Es domāju, ka sajūtas atkarīgs no tā, pie kā cilvēks ir pieredzis. Bet arī tas nav viennozīmīgi, kāds izaug laukos un viņš tomēr grib pilsētā dzīvot. Viņam patīk, kā teikt, staigāt pa asfaltu, pirkt pārtiku veikalā, nevis audzēt. Un strādāt kaut kādā darbā, kur pašam, kā teikt. Jo visi laucinieki, visi ir uzņēmēji un saimnieki, tie, kas dzīvo laukos. Viņiem ir jādomā, jāplāno, jākalkulē, kur ko dabūt, kur ko pārdos, cik nopelnīs un nopirks lobarību, sēklu, ar ko apstrādās. Jebkurš laukos dzīvojošais ir saimnieks un cilvēki dalās, kā teikt, divās daļās. Tie ir tie, kas ir strādnieki un ir tie, kas ir saimnieki. Nu, tā tipa domāšanas. Saimnieki ir arī visi uzņēmēji. Tie, kas, vēlās strādāt neatkarīgi. Nevis iet 8 uz darbu, 5 pabeigt, bet strādnieki arī ir vajadzīgi. Un pilnībā var saprast, ka ir ļoti ērti, kā teikt, kad pašam nekas nav jādomā, 8 aizēj, 5, kā teikt, aizver durvis, darba vietas vai kā. Un viss, atkarīgs kā, bet, doma ir skaidra, vai ne? Un viss, un tu nododies savai ģimenei vai atpūties. Kamēr tas, kas ir saimnieks vai uzņēmējs, viņš jau reizēm pat aizmigt nevar. Kā teikt, štukojot, ko un kā. Tā apmēram. Man vienmēr ir paticis strādāt sev, lai gan nav neiespējami arī
pastrādāt citiem, bet man kaut kā sanāk strādājot citiem, es vienkārši iemācos jaunu pieredzi, kuru izdomāju, kā likt lietā. Kāpēc es nāku atkal uz šejieni? Tāpēc, ka es konstatēju, ka man mājās nav ābolu želejs, ko es gribēju pie tiem svaigiem salātiņiem pielikt, apēst. Jāpaņem kāds 2 burciņas, lai nav atkal kādreiz pārsteigums, lai stāv koridorī. Kā es jūtos laukos? Forši es jūtos, man ir vajadzīgs plašums apkārt. Es jau biju iekārtojusies pilsētā arī dārziņu paņemt, kur, kā teikt, pa zemi parušināties, bet kas tad tas ir žoks apkārt 20 kvadrātmetri? Nu labi, 20 nebija. Vidējais dārziņu izbērs bija 100 kvadrātmetri. Man liekas, ka šeit Latvijā, vai tik nebija 200. Bišķi lielāk, bet tik vai tā žoks apkārt, un nekas vairs nav, kamēr šeit paska kāda plašuma. Viņam jau nav obligāti jāpiedara tev, galvenais, lai acī ir, kur skraidīt. Nu, šitien te, ko mēs redzam, pārsvarā piedara man. Vienīgais, kas nepiedara, jau te aiz tā ceļa, kur tie piesiek krūmi, un tur prom tā kaudze. Bet tā kā te cits neviens arī nedzīvo, tad mēs te, tā teikt, jūtamies galīgi brīvi. Man ir plašums vajadzīgs, tad es jūtos labi. Man ir zeme zem kājām vajadzīga, nevis asfalts. Ja kāds tur par teātriem un tādi vai kafejnīcām negājies uz kafejnīcām, nu neinteresē man taču te kafiju padzer mājās. Pilsētas priekšrocības izmantoju mācoties, izmantojot visus kursus, kas pieejami, jo cilvēki no tālienes brauc īrēt dzīvokļus, bet man bija viss pie rokas. Tā es arī visus tos gadus nepārtraukt mācījos kaut ko jaunu. Tā mēs paņemsim arī bišķiņu kartupeļīšu. Vajadzētu kādu plānāku zupu izvārīt. Vai ieslēgs lukturi. Vai var aiztaisīt ārdurus. Jo nu jau var, kā teikt, ārā tādu mīnusiņu. Lai gan pagrabā viņš neko neizsaka. Kā tam ar te pagrabā ir. Te jau iekšā nākot jau jūt, ka silts ir. Cik te ir 5 grādi plusā. 5 plusā. Es nezinu, vai var redzēt. Ja nevar redzēt, tad jātic būs man. Tā. Kur man tā šelēs nebija? Tomāti. Es tā nevaru saredzēt, jāņem lukturis. Aha. Šitā ir ābolu želē. Te ir ābolu želē. Pirms ielasīs kartupeļus. Tagad zilos arī varētu paņemt. Varbūt paņemt. Piemēram, bāru biešu zupu.
iznākšu speciāli pakaļ, tā ka man būs laika ielikt, vispār tas ir jānokāšu tuvākā laikā. Jo cilvēkiem jau interesē, jau nāk pavasaris. Noteikti interesē. Tātad liekam šitos uz kartupeļiem virsū un šaujam uz māju pusi. Vairāk šodien nenesīs neko klāt. Vienkārši, lai tur nav pa daudz, viss tas viss samests mājā. Aha, šī tā dūra bišķiņa ir tāda tā kā apsalus. Nu tā ir ar sajūtām laukos. Forši, 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 ropči, forši. Laukos ir feini. Par to pierašanu, jā. Man ir dviņu brālis, abi augām vienādi. Bet gal galā iznāca, ka viņš ir pilsētas dabas. Ot. Un tā tie, kā teikt, bet, tāda, ja, teiksim, no viņiem viens uz pilsētu, viens uz laukiem, tad ir sadalījies vienlīdzīgi. Jo ir pilsētnieki, kas savukārt ilgojās pēc laukiem un iet uz laukiem dzīvot. Protams, tīri fiziski, protams, ir pieradumi pie krāna ūdens, ir pieradumi pie, teiksim, kā to nosaukt, viss vannas istaba, priekš tāda, kā teikt, stūrīša. Pieradumi. Un to jau, kā teikt, ja tik vien tās bēdas, to jau var iekārtot jebkurā, kā teikt, mājā. Manuprāt, arī pat tas nav tur nežēlīgi, tur pabriesmīgi dārgi. Kas ir piča? Piča nenāca šoreiz bija augsts. Bet pica gan izstaigāja ar mums. Tādas ir sajūtas. Laikam man pirmā vietā ir pa zemi staigāt, plašums apkārt. Tas ir manā dzīves vietā, protams, kad es jau neesmu nekāds maugus, ka nevarētu pa pilsētu pastaigāt. Protams, ka var, bet pa 20 gadiem, es laikam būtībā esmu laucinieks. Būtībā pēc cilvēciskās būtības. Svaigs gaiss, plašums, savu zemi, liela meži. Pa mežiem visu laiku es staigājusi. Tādas apmēram tās lietiņas. Un tāpat jau sanāca dzīvot pilsētā, jo tomēr dzīve ir dzīve. Īpaši jau audzina bērnus, nav tik daudz vajag.
Tā kā arī nācās nodzīvot pilsētā. Pilsētā jau tās pelnīšanas ar dzīvo. Nu tā esam mājās atnākuši. Tā, bijām uz pagrami. Stundu atnesu ābolu želēju, rekādu viņa stingri ir palikusi. Cerams, ka varēs samaisīt. Pasildīsies te siltumā, tad jau varēs. Un tur otra daļa ābolu želēja ir bišķi mazāk vārīt par 10 minūtēm. Šī 20 minūtes vārīt, viņa stingrāk. Tā, kas mazāk, tā ir tāda. Viņai nav krāsa, šitā ir jau krāsa kaut kāda radusies. Ot. Nu, tik stingri viņa tāda gabalaina. Ideāli priekš tortu pildīšanas. Patīkam ābolu smarža. Uz pankūkām forši. Vajadzētu pankūkus izcept. Nāk tā pankūka diena kaut kāda. Nezinu, kāda varbūt ir jau aizgājusi. Es nezinu, kur to skatīties, kur tās dienas ir. Nu, ot šitā te salātiņa būs pie griķiem. Te ir tie griķi ar gaļu. Vispār tā ir briesmīgi liela porcija, ko mēs izvārītos griķis. Es domāju, ka nākošais jāņem uz pusi mazāk ir. Tāda lieluma mānija. Nu, te jau bišķi suns piepalīdz, kaķi piepalīdz, bet, nu, ar griķiem kaķus suņus barot. Kaķis vēl varētu būt, nu, sunim tas padārgi.